Latvijas demokrātiskās sistēmas pamatā ir ideja, ka katrs iedzīvotājs ir daļa no lielākas kopienas un lēmumu pieņemšanas procesa. Viens no šīs idejas manifestējošajiem instrumentiem ir tiesības uz iedzīvotāju iniciatīvu. Šodien mēs ielūkosimies iedzīvotāju iniciatīvas tiesību būtībā, tās vēsturē, kā arī aplūkosim konkrētus piemērus, kuros šīs tiesības ir veiksmīgi izmantotas, kā arī kā šis mehānisms palīdz mums veidot labāku un taisnīgāku sabiedrību. Vēsturiskā perspektīva. Pēc neatkarības atgūšanas 1991. gadā iedzīvotāju iniciatīvas tiesības kļuva par vienu no demokrātiskās valsts pamatprincipiem. Tās kalpoja kā svarīgs rīks pilsoniskās sabiedrības veidošanā un demokrātijas stiprināšanā Latvijas Republikā. Laika gaitā šīs tiesības ir attīstījušās un kļuvušas par vienu no galvenajiem instrumentiem, ar kuru sabiedrība var tieši iesaistīties valsts pārvaldē. Šis process ietver iespēju iesniegt likumprojektu izskatīšanai Saeimā, ja tiek savākti noteikts skaits parakstu. Šīs tiesības ne tikai veicina iedzīvotāju līdzdalību valsts pārvaldē, bet arī palīdz nodrošināt, ka sabiedrības balsis tiek dzirdētas un ņemtas vērā, veidojot valsts politiku un likumus. Tiesības uz iedzīvotāju iniciatīvu praktiskā izpausme. Lai gan tiesības uz iedzīvotāju iniciatīvu ir nostiprinātas Latvijas normatīvajos aktos, tās praktiskā izpausme ir daudzveidīga un dinamiska. Lai sāktu iniciatīvu, ir nepieciešams savākt noteiktu skaitu parakstu. Šie paraksti ir apliecinājums sabiedrības atbalstam idejai vai priekšlikumam. Pēc tam, kad nepieciešamais parakstu skaits ir savākts, iniciatīva tiek virzīta tālāk izskatīšanai Saeimā. Taču ne katrs priekšlikums nonāk līdz likumdevējiem. Tam ir jābūt labi pamatotam, sagatavotam un, galvenais, atbalstītam no sabiedrības daļas. Tas ir demokrātijas tests, vai ideja spēj iegūt pietiekamu atbalstu, lai tā tiktu uzklausīta. Šis process nevien sniedz iespēju iedzīvotājiem piedalīties valsts pārvaldē, bet arī palīdz uzturēt dialogu starp valdību un pilsoņiem, veicinot pārredzamu un atbildīgu valdīšanu. Iedzīvotāju iniciatīvas process un tā izaicinājumi. Iedzīvotāju iniciatīvu process Latvijā ir skaidrs un strukturēts, taču šo pamatiesību realizēšana ir ar saviem izaicinājumiem. Pirmkārt, ir jāsavāc noteikts parakstu skaits, kas bieži vien prasa lielu resursu un laika ieguldījumu. Tas var būt izaicinoši īpaši mazākiem vai mazāk resursiem bagātiem grupējumiem. Otrkārt, pat pēc veiksmīgas parakstu vākšanas nav garantijas, ka iniciatīva tiks pieņemta vai pat izskatīta. Dažkārt Saeima izlemj iniciatīvu noraidīt vai atlikt to izskatīšanu, kas var radīt vilšanos sabiedrībā. Trešais izaicinājums ir sabiedrības informētība un iesaiste. Lai iniciatīva gūtu atbalstu, ir būtiski sabiedrībai sniegt detalizētu un saprotamu informāciju par priekšlikuma nozīmi un ietekmi. Šie izaicinājumi atklāja, ka iedzīvotāju iniciatīvu process nav tikai par ideju iesniegšanu, tas ir arī par aktīvu līdzdalību, izglītību un izturību, lai pārvarētu šķēršļus ceļā uz pārmaiņām. Iedzīvotāju iniciatīvu ietekme un nākotnes perspektīvas. Iedzīvotāju iniciatīvas Latvijā nevien sniedz iespēju tiešai līdzdalībai, bet arī rada ievērojumu ietekmi uz likumdošanu un sabiedrības attīstību. Iedzīvotāju iniciatīvas ir veicinājušas svarīgu likumu pieņemšanu un grozīšanu dažādās jomās, piemēram, vides aizsardzībā, sociālās atbildības un pilsoniskās sabiedrības stiprināšanā. Turklāt, iedzīvotāju iniciatīvas veicina plašāku politisko līdzdalību un demokrātijas izpratni. Tās ir kā platforma, kur sabiedrība var aktīvi iesaistīties valsts pārvaldes procesos, sniedzot savu viedokli un priekšlikumus. Nākotnē šīs iniciatīvas varētu kļūt vēl nozīmīgākas, jo sabiedrība kļūst arvien informētāka un vēlas būt aktīvāka valsts pārvaldē. Tās var kalpot kā pamats jaunu, inovatīvu un ilgtspējīgu politiku attīstīšanai. Iedzīvotāju iniciatīvas Latvijā ir spēcīgs instruments demokrātijas stiprināšanai un pilsoniskās sabiedrības veidošanai, sniedzot ikvienam iespēju piedalīties valsts nākotnes veidošanā. Nobeigums un aicinājums uz diskusiju. Iedzīvotāju iniciatīvu stiprināšana nozīmē ne tikai aktīvāku pilsonisko iesaistīšanos, bet arī valsts iestāžu atvērtību un reaģēšanu uz sabiedrības viedokli. Lai šis process būtu efektīvs, ir būtiski uzlabot informētību par iniciatīvu iesniegšanas un apspriešanas procesu, kā arī veicināt dialogu starp sabiedrību un varas pārstāvjiem. Aicinām jūs, mūsu skatītājus, dalīties savos viedokļos un pieredzē par iedzīvotāju iniciatīvām. Mēs esam viena sabiedrība, un kopā mēs varam veidot spēcīgāku, demokrātiskāku un iekļaujošāku Latviju. Paldies par jūsu uzmanību un līdzdalību!